Kā jūs godāt, kungs? Šodien vēl lec pa valdu, bet principā jau pa Sandri īstenībā. Sandri, kā šodien veicās konkursā un vai šāds retro tērps uzlika kādu papildu slogu? Tieši otrādāk palīdzēja, godīgi, tikt finālā varbūt tur kaut kas, nezinu, notika, ja, un kad nevarēja tos metienus iemest, ko vajag svarīgos, divpunktīgos, bet nu, forma noteikti man palīdzēja, man likās, bet man gāja švaks priekšsacīksties un vēl laimes tiku vispār finālā, tā kā tā. Kāds iespējas par zāli, skatītājiem? Īstenībā forši atbalsts ļoti labs, daudz cilvēku atnākuši un prieks īstenībā, ka tik daudziem interesē basketbols. Tā kā es domāju, ka to, ka ir uztaisīja Daugavpilī šī zvaigžņu spēle, es domāju, ka Latvijas basketbols tikai ir uzvarējis. Tā kā par to prieks. Grozi un grīda, viss normāli? Es domāju, ka jā. Jāvinē tikai zvaigžņu spēlē un tad jābūt viss kārtībā. Jā. Nākamnedēļ svarīga spēle Francijā, Čehijā. Kāds noskaņojums, vai esat atpūtušies šonadēļ? Nu, švakar tu atpūties, nedēļas sākumā sanāca atpūties, tagad uz beigām tā mazāk, bet es domāju, mēs gatavojamies diezgan nopietni un cerams, ka tas attaisnosies un ka mēs visi būsim ierindā, lai gan Vaļauskas saslims ir un ir nelielas tādas problēmas, bet cerams, ka līdz otrdienai tiksim no galā. Ko treneris saka, vai kaut kas daudz jāapmēram līdz to pirmo spēli? Nu, jā, viņi spēlē nedaudz savādāk spēles stilu kā visas komandas un vairāk tā mēģina gūt punktus ātrijos uzbrukumos. Tas mums jāapstādina pozicionālajā, es domāju, mums ar problēmām nevajadzētu būt, bet, nu, principā ļoti augsts līmeņa komanda, kur bez 100% atdevs un arī bez veids mēs nespēsim uzvarēt. Un pēdējais tavs vērtējums par konkurentu Edgaru Indānu. Kur? Tālmetienos. Nu, neko necināju pa viņu, bet viss no manis bija atkarīgs. Būtu iemet, nu, viņš malacis, kad nesalūdz finālā un iemet tikpat, cik pusfinālā, tā kā cepar nost viņam. Paldies! Paldies!